Man liekas, situācija šobrīd ir tāda, ka mūsu datorā ir vīruss un ir vajadzīgs antivīrus programma, lai šo vīrusu iznīcinātu. Bet mēs šobrīd pieņemam lēmumu izslēgt datoru un pielietojam zīmuli un papīru. Protams, prasība no sabiedrības par drošību un uzticēšanos ir pirmajā vietā. Un mēs tā kā ejam šo ceļu, lai šo prasību īstenotu. Bet, manuprāt, datora izslēgšana ir pagaidu risinājums. Un šeit ir nepieciešama, es esmu pārliecināts, nepieciešama krīzes vadības grupa, ko ļoti spilgti un efektīvi mums dara lielie uzņēmumi, ja ir krīze, sasauc risinām. Ko mēs šobrīd darām? Vakardien ministrs. Mēs gaidīsim tiesību sargājošo institūciju atzinumu. Vai jūs taisīsiet auditu? Mums ir vietējais auditors, viņš uztaisīs auditu. Draugi mīļie, šobrīd ir 21. gadsimts, bet es teikšu tā, laipni lūgti 20. gadsimtā, jo šo 20. gadsimta ceļu, diemžēl, iezīmē valdošā koalīcija. Paldies!